Labdien, labrīt, labvakar! Jūsu uzmanībai Baskets studijas 2+1 kārtējais izlaidums. Tātad 2 tie esam mēs. Man sauc Gunts Keisels un man talkā nāk mūsu klausītāju iesūtītie jautājumi. Un +1, šoreiz ar nelielu intrigu. 4 gadu laikā, 4 sezonu laikā, kopš Baskets studija dodās pie saviem klausītājiem, mums ir no Ventspils puses bijuši viesos Ralfs Plēnits, ir bijis treneris Gints Fogels, ir bijis Māris Gulbis, ir bijis Kristaps Medis, ir bijis Ronalds Zaķis, respektīvi garš saraksts ar Ventspilniekiem, bet šodien Baskets studija 2+1 iepazīstinās ar jaunu viesi no Ventspils puses. Intrigai tad pavisam var teikt, ka karsts cilvēks, karsts notikums. Pagājušās nedēļas nogalē Ventspils basketbols izcīnīja, gribētos teikt, savu kārtējo titulu, bet Ventspils sieviešu basketbols izcīnīja, arī ne pirmo, bet, teiksim, vienu no pēdējā laikā rētajiem tituliem. Ventspils sporta skolas pāris meiteņu sieviešu basketbola komandu uzvarēja Latvijas sieviešu basketbola līgas 2. divīzijas fināla turnīrā. Cīņas bija aizraujošas, sižeti neatkārtojami, un šodien viesos esmu aicinājis šīs komandas treneri Robertu Prūsi. Tātad sveiks, Robert! Sveiki visiem klausītājiem arī. Jā, pirmkārt apsveic ar panākumu un noteikti pie šī fināla turnīra norises un pie komandas vēl atgriezīsimies, bet tad, kad es skatījos, ka man jāaicina uz sarunu treneris Prūsis, tad man pirmais instinkts arī bija, vai tik nebūs jārunā par bobsleju arī nevis par basketbolu. Kā tur ir? Ieviesīsim skaidrību radorakstos. Par bobsleju arī varam parunāt. Ir jau tie paši radi, tā pati ģimene sanāk. Jā, bobsleju treneris Sandis Prūsis ir tavs tēvs, cik es saprotu. Jā, tieši tā. Jā, bet esi gājis pa basketbolu līniju, un tas varētu būt, laikam, māmiņas pēdās, jā? Māmiņas spēlēs Ventspils komandā, vai ne? Jā, māmiņa ir vispār daudz, kur spēlējusi. Es pat, diemžēl, neatceros visus tos svarīgākos momentus un svarīgākās komandas. Es zinu, ka es viņai vairākas reizes esmu prasījis, bet jā, basketbols vairāk tā kā no māmas atnācis. Jā, basketbols un sieviešu basketbols. Tad Ventspils komanda uzvarēja Latvijas sieviešu basketbola līgas 2. divīzijas fināla turnīrā. Atgādināšu, pusfinālā bija pagarinājums ar RSU 2. komandu. Turklāt atspēlējāties pamatlaika beigās. Fināla spēlē ar valmierietiem, laikam tas sižets bija tā kā otrāds, sākumā aizmukāt no viņām, tad viņas tā kā pienāca tuvu, pakutināja nervus. Kādas bija tās emocijas, kas palicis vairāk atmiņā no tiem mačiem? Pusfinālā, -10 spēle, kur mums, var teikt, nekas negāja, neviena metiena nekrita, līderiem stress un vispārējais sakrājies. Bet no -10 atspēlējāmies ar tādu neparastu presingu, ko varbūt nebijām strādājuši daudz, tas mums nes panākums, pie tā arī palikām. RSU sāk kļūdīties vairāk. Un pagarinājumā reāli piebeidzām viņus. Iekrita svarīgie metieni, tā spēle arī aizgāmais. Pagarinājums bija 9-1 mūsu labā. Aizsardzība bija labāk par uzbrukumu abām komandām. Jā, tāda tiesneši es arī gribētu teikt, ka atļauja daudz ko darīt, ko standartā neļauja, tāpēc tā aizsardzība bija noteikti favorīts tajā spēlē. Baigā cīnīšanās, muļāšanās pa grīdām. Noteikti mums arī paveicās, ka viņiem 2 spēlētājs notraumējās. Stalidzāni jau pašā sākumā, kas mums vienmēr ir liels problēmas sagādājusi. Tādā ziņā mums tur zvaigznes sastājās un varējām viņus nolauzt beigās. Un pēc tam fināls, kur ar Valmieras komandu, kura no vienas puses sagādāja pārsteigumu pusfinālā, jo regulārajā turnīrā Valmierais bija 4. mainietis, Jelgavnietis bija 1, bet pusfinālā Valmiera vinnēja. Un vinnēja, es tur vienu ieroci viņām redzēju spēles statistikā, 30 atlikušās bumbas, tas šķiet ir sezonas rekords pa visām Latvijas līgām kopā. Anna Reizīja Dreiman bija pievienojusies Valmieras komandai, atgādināšu 1,97 m, savā laikā spēlējusi jaunatnes izlasēs valsts cienībā, arī sieviešu debitējusi. Kā bija gatavoties cīņai ar tādu centru spēlētāju?
Jā, es arī skatījos, vai Jelgavas un Valmieras spēle bija tāds neliels pārsteigums. Es pats tādu meiteni ar tādiem parametriem nebiju pie mums te redzējis. Un jā, ir 30 bumbas, bet kaut kā vairāk pārsteidz nevis tieši viņas meistarība, bet cik brīvi viņai, cik viegli tas viss sanāca, ka Jelgava varbūt nebija tā sagatavojusies. Un mēs jau paši arī uz karstām oglēm vienā vakarā, nākamajā rītā, 2 sapulces, kur detalizēti runājām. Visi jau zina, kā sieviešu basketbolā, cik ātri var iemācīties kaut ko un cik ātri pielāgoties lietām. Bet es teiktu, ka manas garās un arī mazās, kas nāca uz palīdzību tieši uz viņas, puslaikā noteikti labi savu darbu izdarīja. Otrā puslaikā jau sāk drusciņi klibot uz viņas, tad arī neaizgāja spēle. Bet pirmajā spēlē 30 reboundu, un pie mums, man liekas, ka bija 11 reboundu. Tikpat cik Enijai Brokānei, kur ir, es nezinu, cik centimetrus īsāk par viņas. Kādi 40, kad tik Jā, kaut kas tāds varētu būt. Jā, bet meitenēm arī jauna pieredze, ne? Jo treniņos jau modelēt spēli pret tādu centra spēlētāju, laikam, Nē, absolūti nav bijusi pieredze, un tāds arī nebija plāns. Mums pat bija vēl pāris izspēles, ko mēs spēlējam tieši aizsardzībā pie pick and rolliem un pie pāris sadarbībām, ko mēs zinām, ko komandas vienmēr ir spēlējuši, bet tur mēs varbūt paši sev iešāvām kājā mazliet mūsu labie skatītāji ar taurēm, bungām un vispārējo, un tās visas izspēles varēja vienkārši izsviest ārā, jo nebija iespējams nokomunicēt spēles laikā. Jā, vienīgi pēc minūtēm atsevišķām, ko mēs zinājām, bet tas bija stipri mazāk nekā ikdienā mēs parasti izspēlējam. Respektīvi, zālē bija tāds troksnis, ka treneru norādījums vienkārši meitenes nedzirdēja. Jā, tieši tā. Man tur bija vairāk mēmēšu šovs jāspēlē nekā runāšana, kā tas parasti notiek. Aha, jā. Tomēr šie Latvijas sieviešu basketbola līgas 2. divīzijas fināla turnīri kļūst par tādu notikumu. Bija pirms kādiem gadiem, vēl pirms pandēmijas, bija jauks turnīrs Daugavpilī pagājušajā gadā. Šķiet, Ventspils uzņēma laikam finālu. Jā, mēs bijām mainieki, jā. Jā, šogad Jelgavā, tribīnēs ejot karsti. Tā es dzirdēju, ka pats nebija klāt. Jā, bija arī aizrādījumi mūsējiem, kā tur sanāk tauras jāpūš ar muti, ka nedrīkst būt palīgi ierīces, ka tas jau pārāk traki jau paliekot, pat tik tālu bija aizgājuši. Bija kāds to Dienvidāfrikas vūzeli paņēmis līdzi? Tās tehnikas lietas es tur nepamanīju, bet, klusums nebija nevienā brīdī. Jā, forši, ja sieviešu basketbols izraisa tādas emocijas. Kā bija? Jūs braucāt uz Jelgavu ar domu, ka visi normāli sportisti domā, ka tajā mēs braucam uzvarēt, vai tomēr pēc pamatturnīra jūs bijāt šķiet 3. vietā, un varbūt bija tāda sajūta, ka tomēr tas pamatturnīrs ir iedibinājis tādu loģisku vietu kārtību un ka būs grūti tikt augstāk? Pēc pamatturnīra es vismaz no sevis teiktu, es domāju, ka meitenes arī līdzīgi domāja, ka tur varēja būt visādi. Mums bija pāris pilnīgi neplānots zaudējumi, tāpat kā citām komandām. Es teiktu, ka ļoti līdzīgs bija pamatturnīrs. Pagājušajā gadā tad varēja vairāk saprast, kur kas ir un kur karam ir jābūt. Ja? Pagājušajā gadā RSU bija noteikti favorīti. Mēs tur ar Jūrmalu ļoti līdzīgi, bet šogad es teiktu, ka visi bija, jebkurš varēja paņemt, es teiktu tā. Vai braucām ar domu, ka jāņem 1. vieta? Es ceru, ka meitenes noteikti brauc, bet man tāda, es neteiktu, ka neticēju, bet tāda maza aizdoma bija, ka mums tas viss ļoti smagi nāca. Ja? Cik sezonas sākumā visu vasaru nomocījusies bija mūsu kapteinis Virgzdiņa ar traumām, izlaida, man liekas, pirmās 2 spēles. Pēc tam Martina Bertāna, kas arī pagājušajā gadā bija viens no galvenajiem motoriem, viņa, man liekas, 10 spēles pa sezonu nospēlēja, un tad rēķina kāds 5 bija, ap 5-6 minūtēm. Tas viss ļoti smagi nāca, un pašā pēdējā nedēļā U19 spēlēs mums Annijas Virbula, arī mazais viens cīnītājs izčakarēja potītu, un vēl Laurai Igarei sāk sirsniņu buksēt, bet beigās izrādās viss kārtībā, un tur bija vairāk muguru, tā kā tas viss bija pa plānu ledu mēs staigājām, bet beigās aizstaigājām līdz tai 1. vietai. Jā, tu nosauci vairāk spēlētāju uzvārdus. Es pieļauju, ka tādai plašākai publikai varbūt nav tik labi pazīstams kā jums Ventspils sabiedrībai. Varbūt izstāst par to komandas modeli, kā tur ir, kāda ir tā proporcija pieredzējušas
spēlētājs, cik daudz ir un cik daudz ir jaunās? Mums ir mūsu kapteinis Zvirgzdiņā. Sauksim viņus par vecajām, jā, Zvirgzdiņu un Hodžija. Par pieredzējušām, Roberts. Viņas neapvainosies, viņas jau pieradušas pie maniem ir. Okay. Pieredzējušās viņas ir 90 tā. Anna ir 93. un Kristīna Hodžija ir 91. gads. Tās tā izteikti pieredzējušās. Anna arī mums treneri. Pienāca klāt mums Samanta Veidemane, kur ir 2000. gads, un tikko beigusi sporta skolu, kas ir viena no retajām, kas palika Ventspils augstskolā mācīties, ir Martina Bertāne. Pārējās viss ir jaunatnē. A grupa, 5. gads mums ir Laura, Katrīna pa 2, 6. gads 1, 7. gadi 3 vai 4. Tā komanda arī mums ir. Visas Ventspilsnieces? Annija Zvirgzdiņa, Kandaunieca, Rīdzniece, pārējās visas. Aizmirsu vēl viena Tīna no Rojas. Vienīgās. Pārējās visas ir Ventspilsnieces, jā. Man te arī pie iesūtītajiem jautājumiem ir arī tāds formulējums. Nevinnējām pagājušā sezonā, vinnējām šogad. Ka tas esot skanējis no video ģērbtuvē, kas ir filmēts pēc tie bija mani vārdi. Jā. Tas ir, tas drusku tā kā vedina uz to, ka tā komandai kaut kāds saknes ir. Pagājušajā gadā tas sastāvs bija līdzīgs. Jā, kas mums mainījās no pagājušā gada? Nevar atcerēties no sitiena. Bet, katrā ziņā kodols ir viss tas pats. Un jā, pamatā tas teiciens bija tāds, jo cik labi mēs vinnējām pagājušajā gada pusfinālā Jūrmala. Tā tik ļoti viegli mēs atdevām un izkusām pret RSU. Es viņām arī teicu, es saku apsveicu ar 2. vietu, bet jūs varējāt daudz labāk. Un tad šogad arī izcīnījām to, kas bija jāizcīna. Bija tāda nepadarīta darba sajūta pēc pagājušā gada. Jā, un tad šogad emocijas bija arī par pagājušo gadu ģērbtuvē. Jā, ģērbtuvē. Noteikti ģērbtuvē, braucot mājās no Jelgavas līdz Ventspilī, viss ceļu koncerts, vienīgi pūrē viršos varbūt bija 2 minūšu pauze un atkal aiziet. Viss ceļu. Vēl tagad es redzu, ka meitenes nav nomierinājušās. Šodien jau jābrauc uz U19 spēlēm, bet pa mākoņiem vēl daudz. Bet, tās ir, ja ne visām, tad lielākai daļai droši vien lielākie mači un spēcīgākā medaļa, kas ir izcīnīta, tā kā lai meitenes izbauda. Jā, patiesībā es tā īsti pat neatceros Ventspils meitenes, kad būtu vinnējušas pēdējo reizi. Arī pat, ja jaunatnes līga ņem. Jā. Jums tur ar basketbolu muzeju nav arhīvs sakārtots, nav no galvas jāzina, kurā brīdī. Nav tik detalizēta neviens mums. Kas tagad būs ielīdz pamatakmeņš šo kausu, kaut kur var likt kā pirmo un galvenā eksponātu, un tad jau krāt. Jā, cerams arī pārējām meitenēm, kas ir jaunās un kas palika varbūt aiz borta mums sieviešu līgā, kad būs motivācija. Un patika, ka bija U13 meitenes atbraukuši. Labi, viņām bija spēle padienu, viņām nebija īdiži izvēle, bet, var redzēt, ka var izdarīt lielas lietas arī, nevis tikai piedalīties, kā mums tas pēdējos gados ir sanācis meiteņu basketbolā. Jā, pieminēja, ka jaunās basketbolistas no katra gada tur divām laikam, jā. Ar ko tas ir skaidrojams? Mazajās grupās bija vairāk un pamazām atkrīt, vai? Jā, ka šai paudzei, kā viņas sāk, viņas noteikti bija vairāk mazajās grupās, un tad citas intereses parādījās. Tas jau, es domāju, tas jau nav tikai Ventspilī, bet tas jau visur Latvijā un arī citās valstīs, ka bērni jau vairs negrib tik ļoti sportam veltīties, viņš daudz prasa un sisties mazāk gribās. Bet tagad jau mums arī ir problēmas, ka skaita ziņā jau arī mazajās grupās, kur kādreiz viss bija kārtībā, tagad jau grūti savākt tos bērnus un vēl jau vairāk kādu talantiņu un kādu, kas grib ilgas gadus sisties un trenēties. Varbūt tas ir tas Ventspils sporta infrastruktūras negatīvais bloks efekts, ka pārāk liels piedāvājums ir iespēja nodarboties ar daudziem sporta veidiem. Jā, noteikti. Vēl jau ir ne tikai sports, ir visas meitenēm, kas ir izteikti dziedāšanas, dejošanas, mākslas skolas, kas arī tagad, es domāju, arvien populārāks paliek.
tas jau var daudz ko paņemt. Jā, bet tās, kas noturās basketbolā līdz 16 vecumam un tālāk, kā izskatās, tur jau ir tāda nopietna attieksme ar domu, ka varētu spēlēt basketbolu vismaz tādā nopietnas augstskolas līmenī, vai tas tomēr arī meitenēm ir vairāk tāds hobijs, brīvā laika pavadīšana? Es teiktu, stipri individuāli, bet noteikti lielākajai daļai tas ir vairāk kā hobijs. Bet es jau arī viņām teicu, ka, ja spēlē labi un ir attieksme, tas basketbols var kaut kādas durvis pavērt tās pašās augstskolās Rīgā un citās komandās. Bet tas noteikti ir hobijs. Jā, es pat nezinu, varbūt 2, 3, varbūt ir divām ir bijuši piedāvājumi, kurus nav izmantojuši vienu vai citu iemeslu dēļ, kur varēja it kā aizķerties uz kādu augstāku līgu, augstāku komandu. Bet pārējām tas noteikti ir hobija līmenis. Bet piedāvājums jau kādos 16 gados doties uz Rīgu? Viens bija abi bija uz Liepāju, bet tas bija 16, 17 gados, jā. Vienai bija pagājušā sezona un vienai bija pirms 2 sezonām. Respektīvi, ja teiksim, vīriešu basketbolā tomēr Ventspils Liepāja, tur apmēram tā gradācija tā kā skaidra, ja, ka Ventspils tomēr vai pakāp augstāk vai puspakāp, tur var strīdēties un Liepāja neko diskutēt, jā, bet viņi ir augstāk. Tad sieviešu basketbolā tā kā otrādi, jā, veidojās tā reputācija. Pagaidām noteikti, jā. Sieviešu basketbolā noteikti. Tur ir profesionālāka attieksme, arī nauda tiek droši vien iesaistīta vairāk, viņi tomēr pirmā līgā spēlē, Rīga, Liepāja, Daugavpilī labs līmenis sievietēm ir, pārējais jau čekiem vairāk iespējas. Daugavpilī pagaidām tikai meitenes. Laikam, cik es dzirdēju, puikas lēnām sāk atdzīvoties, bet jā, noteikti meitenes ir favorīti. Jā, bet kā teiksim, jauns treneris var nokļūt darbā ar Ventspils meitenēm, ja Ventspils pusē drusku jau tās runas jau Rīga sasniegušas, ka Ventspilī tomēr uzsvars uz vīriešu un puiku basketbolu bijis tāds ļoti izteikts. Mans personīgi ceļš vispār sākās, atnāca par treneri. Matīs Graudiņš vairākas gadus aicināja, tad mana sportista karjera gan basketbolā, gan bobslejā gāja uz beigām, tad es beigās piekritu. Un sanāca tā, ka ilgadējo treneru Vendu Kārkliņu palūdza aiziet, un man kā jauno iemet viņa vietā. Un cik es notrenēju 2 sezonas, man bija mani 7. gadi, kas ir vairākums tagad arī tajā komandā spēlē. Un tā Solvit Plēnic uzrunāju uz sieviešu līgu, un tā kaut kā tas apstākļi sakritīja, īsāk sakot. Nebija plānojis nākt trenēt meitenes, tāds noteikti nebija plāns. Jā, bet tas saskan ar dažiem jautājumiem, ko no malas esam arī dabūjuši. Kas tad ir sarežģītākais trenējot meitenes? Oi, ar ko lai sāk? Laikam lielos vilcienos visām izpatikt, un lai viss ir priecīgs, un lai nākt uz tiem treniņiem. Tas būtu galvenais, jo ir dienas, kad ir tev 6 meitenes zālē, un ir dienas, kad tev ir 26 meitenes zālē, ja? Un tad jābūt tam kaut kādam balansam, lai būtu tie normāli treniņi, lai būtu apmeklējums. Kaut kā jāspēj motivēt viņus strādāt. Tas ir saistīts ar dabas ritmu, kas ir pavasarī aktivitāte vispār dzīvē kļūst lielāka un basketbolā mazāka, vai tam nav saistība ar gadu laiku? Tur ir cits. Nē, tā es noteikti neteiktu. Tas ir saistīts ar visu komandas atmosfēru, vai meitenēm ir svarīgi, lai ir kompānija. Svarīgi, ka pievērš uzmanību, paslavē, pamēģina kāds nepaslavēt, kur ir nadziņas uztaisījusi vai skrops uztaisījusi. Jā, 2 dienas nebūs uz treniņu pēc tam. Tas viss jāpamana. Viņas arī ir forši sanācis, ka viņas īstenībā visas, neskatoties uz tām dažām lielām, dažām mazām vecuma atšķirībām, viņas visas ir draudzenes un var pie viena galda pasēdēt un uz vienu tusiņu aiziet. Tas arī daudz palīdz šai komandai. Jā, te ir tāds provokatīvs jautājums. Kur ir tava mīļākā spēlētāja? Es pieļauju, ka teiksim, spēlētāji, kur tu visaugstāk vērtēji, ja? bez zemteksta. Uz tādiem jautājumiem nevar atbildēt. Katram trenerim viss spēlētājs mīļas, taču nav tāda viena mīļākā.
Jā, nu, protams, bet nopietni runājot, teiksim, kur un kā var apgūt šīs nianses, kā strādāt ar meitenēm, kā ar puišiem, kāda tava pieredze ir? Tīri paša intuīcija? Es noteikti teiktu, ka intuīcija man arī kā pašam basketbolistam bija daudz treneri, no katra kaut ko labo, kaut ko slikto. Tas pats Matīs Graudiņš ilgi man ir trenējis. Viņš ir bijis gan džekiem, gan meitenēm izlasēs. Daudz ko no viņas mācījies un redz no malas jau, ka viņam sanāk gan ar abiem. Un tā kaut kāda savu modeli veidojas. No katra kaut ko paņem, no katra kaut ko paskatos, ko varbūt nevajag paņemt. Tā kaut kā. Jā, nu tagad labi, tie uzvarētāji Lauri ir saņemti, nosvinēti. Nu, kā izskatās nākotnē? Ja tu pieminēji, ka 7. gadi ir faktiski pirmā grupa, ar kuru es strādāju. Tagad no 7. gada nākamajā gadā tie ir 18. Ja? Vai teiksim, augot meitenēm arī komanda varētu augt un mēģināt skatīties arī uz augstāku līgu? Vienmēr jau gribās, lai viss iet uz priekšu, lai viss notiek vēl labāk, vēl jaudīgāk un augstāk līga, bet pagaidām es neredzu iespējas mums startēt augstākā līgā tīri finansiāli un tīri arī meiteņu ziņā. Tas tomēr ir cits līmenis. Grūti jau paliek tās labās meitenes noturēt. Ja? Tas pats arī Šarlote Šepta man jau bija jau uz pusgadu aizmakus uz Rīgu. Ja? Bet izdomāju atnākt atpakaļ vienu vai citu iemeslu dēļ. Nu, jaunās vai būs tikpat labas vai labākas vai mazliet līmeni zemāk, grūti pateikt. Pagaidām izskatās tās, kas nāks vietā, būs drusciņi līmeni zemāk. Tā kā grūti spriest par nākotni, kā būs. Bet, respektīvi, tā saikne ar augstskolu tomēr nu, nav tik stipra, nestrādā tik labi. Jā. Ka meitenēm jau varētu piedāvāt iespēju mācīties turpat Ventspilī un turpināt spēlēt basketbolu. Jā, vai? Jā, tas jau arī tas laikam atkarīgs no augstskolas un viņas piedāvājumu par tām visām mācībām, jo, kas man nāk prātā, vienīgā Martina Bērtāna, kas mums palika. Bija viena meitene no Alūksnes, kas tieši uz augstskolu atnāca un izrādās arī labi basīti spēlēja, uztaisījām atvērtos treniņus, bet viņa aizbrauca Erasmusā. Un džekiem jau arī. Man neviens pat nenāk prātā, kas spēlē, trenējās un mācās Ventspils augstskolā. Visi parasti mūk uz Rīgu, uz Liepāju, Jelgavas. Tāpat Valmieri. Pieminēja Šarlotes Šeptas gadījumu. Atmuka atpakaļ vai atbrauc atpakaļ? Vai... Atbrauc atpakaļ, teiksim tā. Tur viss bija mierīgi, visas puses, es domāju, bija savā ziņā apmierināts. Viņi jau jaunatnes līgā nekur neaizmuka, viņi palika pie mums, es ar viņus tā sarunāju, lai viņi ļoti negribēja iet pie kādas Rīgas komandas, jo tur jau tā būtu pie pirmās RSU jāspēlē, pie otrās kaut kad jāspēlē, un tā vēl pie jaunatnes, visi viņus tur raustīt. Viņi teica, ka viņi to ļoti negribēja, nevar palikt Ventspilī. Es viņai devu zaļo gaismu, ka dari, kas tev jādara, es tev atbalstu, un kad tu esi brīva, tad atbrauc uz spēlēm. Nu, un tad, man liekas, dienu pirms vai pēc Ziemassvētkiem bija zvans, ka viss ir pieriebies un vai var braukt spēlēt pie tevīm atpakaļ. Es jau sākumā mēģināju tā kā atrunāt, ka nevajag sasteigt, varbūt viss būs kārtībā, bet beigās nē, un te nu viņi ir mājās. Jā, nu, dažādas pieredzes, dažāda varbūt arī, nezinu, dzīves uztvere. Jā, tieši tā, tur bija gan skola, gan treniņi, gan visa dzīvošana. Tas viss bija sakrājies kopā, tur nebija noteikti tā, ka viens iemesls, ka man te nepatīk, un tas viss pakāpeniski sakrājās. Jā, bet varbūt par šo taciņu var turpināt iet tālāk. Vispār Luīša Šepta jau arī spēlēja ilgi Rīgā, jā, bet varbūt viņi jums Ventspilī noderētu. Nav bijusi nekāda. Ventspilī mums daudz kas noderētu. Luīša Šepta, Evelīna Otto, Una Steinhārda. Daudzas Ventspilnieces spēlēja, ja jau viņas visas atgrieztos un varētu dzīvot, trenēties Ventspilī, tad jau tikai pirmā līga. Bet, būsim reāli švaka vai tas notiks.
Jā, nu šie stāsti arī vīriešu basketbolā savā laikā bija. Ja, teiksim, visi somierieši savākt Valmieras komandā, tad būtu Latvijas čempionu tituls pilnīgi droši. Nu jā, tieši tā, bet realitāte ir tāda, ka viņi ir citur, dara savas lietas un Jā, nav laika atgriezties mājās. jā. Nu, labi, bet šīs zelta medaļas varētu dot arī kaut kādu efektu uz meiteņu basketbola popularitāti un pozīcijām Ventspilī. Vai, Es domāju, ka uz popularitāti noteikti, jo pagājušajā gadā jau par to sudraba medaļu jau bija daudz cilvēku interesējās, un man pat ejot uz ielas cilvēku apsveic, un es pat nesaprotu, ko man īsti apsveic. Un tāds, kas mani pārsteidz, kas jau arī tagad ir bijis par šo sezonu, tādas sauksim viņas par pieredzējušām, ja, bet tiešām gados pieredzējušas sievietes jau saka, ka ir sadakterējušas savas traumas un ir gatavas uzspēlēt, bet tur vairāk jāskatās uz realitāti, ka jūs gados jūs neziniet, kāda tagad basketbola spēlē. Jūs vienkārši neizdzīvos to sezonu, būsim reāli. Bet, mazās meitenes arī tagad tā pati Samanta Veidemana un Annijas Zvirgzdiņa uz dārziņiem ir sākušas iet, aicina tas skaits kaut kāds sāk parādīties. Ļoti ceru, ka tas tā turpināsies un saglabāsies. Jā, kas svētīgs turnīrs, kā jau mēs te vienu brīdi jau pieskārāmies tai tēmai. Pieminēja, ka tas finālists četrnieks bija spēkos līdzvērtīgs un varēja būt visādi pavērsieni, kas arī notika, jo finālā jau spēlēja komandas, kas bija regulārajā sezonā 3. un 4. vietu izcīnīja. Jā. Mēs ar RSU bija vienādi bilants, pāris punktu šķīrmos. Jā, bet vieta bija 3. Viņas bija otrās. Tieši tā. Kas ar tām pārējām? Pavisam piedalījās 10 komandas, laikam viena palika vispār bez uzvarām, bet tā kopumā labs turnīrs, tad veicināja sportisko kaut kādu izaugsmu un azartu. Es domāju, ka noteikti. No vienas puses patika, ka bija U16 meitenes piesaistīts, tā es domāju, viņām bija individuāli laba pieredze. No otras puses nepatika, jo pieņemsim tās pašas Valmieras meitenes daudz tur spēlēja, un tad vēl ilgi nezināja, vai skaitīsies, viņas neskaitīsies, kas tad spēlēs Valmiera vai U16 spēlēs. Patika ļoti Audentes igauņu komanda. Es domāju, ka viņa, ja paliks tur viss kodols un treneris un nākamā sezona spēlēs, viņi būs daudz nopietnāks pretinieks, jo viņas tiešām spēcīgas, agresīvi basketbolu spēlēs. Pat bija mazliet pārsteigts, kāda viņiem bija bilance sezonas beigās. Un kas mums vēl bez uzvarām? Jugla palika. Juglai tur ar sastāvu bija problēmas. Vairākās spēlēs pie mums ar, man liekas, 6 atbrauc tikai. Rīgas sporta skolu komandas, jā, tur arī visādi gāja. Jā, viņām jau atkarīgs, viņas tās meitenes daudz, kur spēlē, un pie pirmām līgām, otrām līgām, jā, Rīdzeni vienreiz uzvarējām, otru reizi dabūjām iekšā, atnāca 2 vai 3 meitenes no pirmās līgas un apstrādāja mūs, Tas jau daudz, ko viņiem spēlē, tās komandas liktenī. Respektīvi, tas, kā sezonas laikā tie sastāv tur pasvārstās, jā, uz vienas spēles, uz vienu cits. Jā, par U16 izlasi un pieminēja Valmierietis, tur vēl bija, man liekas, ka vēl bija kaut kāds stāsts par U16 izlases sastāvu. Tur tā ir drusku tā kā problēmiņa un faktiski ir domāts, ka uz nākamo gadu pamainīt to kārtību no 16 izlasē. Tās meitenes, kas spēlē izlasē, tad viņas spēlē izlasē. Tikai izlasē, jā, tādas runas arī es dzirdēju. Tāda ir doma, tā kā, paskatīsimies vēl jau priekšā visu vasaru un tā, bet tas projekts pats par sevi jau ir ļoti vērtīgs, jo tas faktiski notiek, šķiet 12 gadus, jo man liekas, ka 1 gads bija izlaists pa vidu un tā, bet kāds 12 gadus notiek, un tas jau atsaucās gan uz meiteņu individuālo izaugsmu, gan arī uz jaunatnes izlases, U16 izlases starta Eiropas čempionātā pēc tam. Tā kā faktiski, ja tur arī ir drusku kaut kāds neērtības un netaisnīgums sajūta, tad tā kopējo interešu vārdā jāsaka. Nē, tas es tikai to redzēju ar pluszīmi. Tāda komanda, ka eksistē, jebkurā gadījumā. Jā. Par Audentes, interesanti, jā, tur jau treneris Mājnieks to savu stilu ir ieviesis. Viņš jau vienmēr bijis par tādu agresīvu spēli, tas izpildītāja kvalitāte, protams, gan pats treneris. Jā, tieši tā, viņam kādas 2 tiešām talantīgas meitenes, bet, tās pārējās turpat turās, tā agresīvā aizsardzība, tas jau sieviešu basketbolā ir galvenā trumpa, par ko tās uzvaras nāk.
Jā, bet, jums arī ar to aizsardzību viss bija kārtībā, jā, spriežot pēc rezultātiem. Tā laikam sanāk, jā. Brīžiem bija, brīžiem īsti nebija. Labais procents šoreiz pavilka mūsu finālā noteikti. Jā. Jā, labi, šajā kontekstā varbūt tieši par to, ka basketbols vairāk kļūst par tādu cīņas sportu, jā, ne tikai par tādu mākslu, kur var demonstrēt mierīgos apstākļos savu meistarību. Te ir viens jautājums no malas, provocējoši, bet sieviešu komandas trenerim jāspēj atbildēt. Vai sievietēm ir jāspēlē basketbols? Noteikti ir jāspēlē. To jau mēs redzam, taču interesi ir, panākumi ir. Kāpēc lai nebūtu jāspēlē? Jā, un kas ir varbūt, pieminēja, ka tavs kolēģis iet uz bērnu dārziem, jau uzrunā bērnus, un droši vien uz skolu arī pats esi gājis arī uz skolu meklēt jaunas audzēkņus? Jā, man arī džeku grupas ir 12, 13 gadi jau no, kas tas sanāk, 2., 3. gads jau viņiem iet. Tur bija doma iet, bet man nevajadzēja to pat izpildīt, jo man uz abām grupām 80 džeki atnāca, kas ir nenormāls skaits, un man bija sākumā vispār neiespējami ar viņiem visiem tikt galā. Tad mēs piesaistījām vēl vienu treneru, un tagad tā ikdiena tā turpinās. Bet meitenēm tur bija tāds, tā kā sauksim viņu pa kopīgu darbu, mēs jau 3 gadus pa kārtu septembrī ejam uz visiem Ventspils dārziņiem un vadam 10 basketbola nodarbības. Dārziņi tur nāk pretī, kāds ņem 4 grupām, kāds ņem 3 grupām, bet tas process notiek un tie bērni tiek piesaistīti. Un es noteikti tas strādā. Daudz vairāk tādi talantīgi, spēcīgāki bērni sāk parādīties, kas varbūt neaiziet uz citiem sportveidiem vai uz citām interesēm, kas ir pie mums tagad. Tā tas process tiek turpināts. Jā, un tad pēc tam nākamais izaicinājums censties viņus pēc iespējas saglabāt basketbolā, jā. Jā, tieši tā, jo daudz tagad ir tāda arī, kas ir vairākos sportveidos, kas arī ir normāli, bet kaut kad pienāk tas brīdis, ka ir jāsāk domāt par to, ka tu gribēsi palikt, jā. Ja tu gribi nopietni spēlēt. Jā, atgriežamies atkal pie tā paša Ventspils piedāvājuma, cik nopietnā līmenī var turpināt spēlēt meitenes, jo puikām tā izaugsmas piramīda ir skaidra, jā, tur virsotnē ir basketbola klubs Ventspils, kurā droši vien, ka katrs mazais ventspilnieks jau cer un sapņo tikt iekšā, jā, tad. Protams, pus komanda iet pēc parakstiem, pēc spēlēm, bet tas viss ir forši, tas tā jābūt. Meitenēm bišķi grūtāk, jā, pagaidām tā ir 2. līga sievietēm, turpinājums īsti tur vairāk nav. Jāmūk projām uz Rīga, Liepāja, Daugavpili, uz ārzemēm. Jā, un rīdzniekiem savukārt, jā, varbūt vēl skaļāk jārunā, ka meitenes, teiksim, 18, 20 un arī valstsvienībā, kas spēlē, jo patiesībā tur ir vairākam ir saknes Ventspilī. Jā, daļa pieminēja Marta Lēmana, man liekas, arī no Ventspils. Jā, viņa tagad Amerikā, jā, nemaldos. Jā, Ventspilniece arī. Tagad Amerikā, jā. Jā. Jā, tā ir. Es zinu, ka ir pilsētas, kurās ir rīkoti mači savā laikā, jo starp cilvēkiem, kas aizbraukuši no attiecīgās pilsētas un vietējo komandu, un pēc tam arī kaut kāds tas basketbola karusels sāk griezties ātrāk tur, jā. Jā, es jau teicu, ja mums... Tā kā tu teici pa Valmieru, mums, ja sievietes viss atgrieztos Ventspilī, kas ir dzimuši auguši Ventspilī, būtu iespaidīga komanda, es domāju. Jā, kā jums ar Liepāju ietu, tad pat grūti pateikt. Grūti pateikt, skatoties, kā treneri nostrādāt, jā, droši vien. Labi, jā, bet, par nākotni runājot, vai treneris turpinās strādāt ar komandu arī nākamā sezonu? Vēl grūti pateikt. Pagaidām jānoslēdz šī sezona, vēl meitenēm spēles, man uz 17 meitenēm vēl fināli, džekiem spēles, un tad jau skatīsies, kas vasarā paliks, kas varbūt klāt pienāks, kas aizies projām. Daudz mainīgas lietas, kas ietekmēs to lēmumu, vai palikt vai nē. Grūti pateikt pagaidām. Bet, principā apsver arī citus izaicinājumus.
Jā, noteikti. Jā, vēl par šīs sezonas beigām, ja katrā gadu gājumā 2-3 spēlētājas, kā jums Jaunatnes līgā, U17 grupā būsiet finālā? Būsim U17 un U19 iespējams būs. Tur būs pārspēles, kas mums vēl spīd spina. Piesaistot arī gados jaunākus spēlētājus, ja, protams. Jā, noteikti. Mēs jau vienīgie gadi, kas mums paši pa sev varētu izdzīvot, arī varētu būt U17. Bet tur tāpat tiks piesaistīts. Es jau teicu, mums U19 grupā 5. gadi ir 3, 6. gadi ir 2, 7. gadi man ir kādas 9, 10 laikam pat sanāk. 8. gadi ir 2, un 9. gadi ir atkal normāla grupa. Tur viens otram jāročī, viens otrs ir. Jā, nevar tā paši pa sev nospēlēt. Vai arī, ne tikai Ventspilī šī problēma ir, vai arī Jaunas līgas organizētājiem jāpārdomā tā grupu struktūra, jo tas man liekas, ka tas, ka meitenēm un puikām ir vienāds šis te grupu sadalījums, ja, un katru gadu faktiski ir pa gadam tikai mainās, ja. Nav jau tik daudz to meiteņu. Tieši tā, un tā kaut ko jau runā, ka varbūt būs komandas reizi 2 gados, un mūs jau var pieņemsim mūsu 17, jā, mēs sākām 10 vai 11 komandas, 3 atteicās, mēs esam 8, viss ir finālos, un nav pa ko uztraukties tādā ziņā, jā. Tas jau vēl daudz, kur tā ir. Tas pats Mainieks Igaunijā teica, ka tur ir vēl drūmāka situācija. Tur vispār nav meitenes, kas grib basketbolu spēlēt. Igauni, lai cīnās ar savām problēmām, ja viņam sieviešu basketbols pēdējo reizi bija kaut kad 60. gadu sākumā, ja. Cik es zinu, tādā normālā līmenī, tā kā viņam tā ir tā veca problēma, ja, bet mums jā, ņemot vērā to, kādu līmeni tomēr valstsienība joprojām notur, gribētos, lai tā sistēma būtu sakārtot loģiski arī apakšā, bet jā, pieminēju, runājam, ka jāņem ir jaunākās talkā un tā. Kā ir ar spēļu skaitu vispār, ar spēļu ritmu sezonas laikā? Kā tu jūti? Vai ir laiks mērķiecīgi strādāt treniņos vai labāk, lai viņas vairāk spēlē, augt caur spēlēm? Jā? Kāda tev pieredze? Man noteikti nav meitenēm tas trakākais grafiks. Es domāju, tur varētu Valmiers Brokānam paprasīt. Viņas spēlē visos eiblos, visos turnīros, piedalās, brauc uz Lietuvām. Mums tādā ziņā tās spēles nav tik daudz, bet vienīgais, ka brīžiem ir tā, ka savienība izsūta kalendāru un tad sanāk pārcelt spēles, un zin kā visiem gribās izpatikt. Un tad sanāk, ka tās spēles ir vairākas pēc kārtas un nav brīvdienas un skola citreiz jāizlaiž. Tas vienīgais tāds mazliet grauž, bet pārējais, nav mums tā. Neviena meitene nespēlē vairāk par 3 spēlēm dienā. Nevis vairāk par 3, bet vairāk par 2, jo nemaz nedrīkst spēlēt. Tas viss ir normāli. Tāpēc es arī ar Brokānu šo runāju. Viņš savai māsai, cik viņi nospēlē sezonā spēles. Viņi varētu būt rekordisti tādā ziņā. Pie 2 gadu vecākiem, pie gadu vecākiem un visos eiblos vēl. Es domāju, ka viņi nav pārspējis tos rekordus, ko te rīdznieces ir stādījušas varbūt pirms dažiem gadiem. Es nezinu, kā es šogad varētu tur konkrēti piemēru atrast, bet, vēl sieviešu līgā spēlē 30 plus minūtes. Tā ir aparāts nenormāls. Bet, principā trenerim vajadzētu kontrolēt, vai ne, šo noslodzi un... Protams, tas visi stresa lūzumi un uz nogurumu posmiem tās problēmas, kas sākās, tā ir nopietna lieta, nevar tā vienkārši kā kādreiz. Vai tu vari un eji, un tagad vienalga, kas būs pēc gada vai 2. Tam ir jāsako līdzi. Nedrīkst. Mums to talantu nav tik daudz, lai mēs varētu vienkārši viņus iztērēt pirmajos 5 gados, un pēc tam jāmocās ar visām traumām un sekām, kas no tā veidojās. Bet esi sēdinājis arī kādu no savajām malā vienkārši, lai pasargātu no pārslodzes? Jā. Ļoti bieži. Protams, ja ir spēle, kas ir līdzīga, visi grib uzvarēt, un ja es viņus nosēdinātu malā, viņi man to nekad nepiedod. Bet ir arī spēles, kur ir smagi zaudējumi vai smagas uzvaras, kad treneri, es gribu spēlēt, es saku nomierinies, tev vajag atpūsties, tev ir jau rīt parīt spēles, un aizvakar varbūt bija spēle, un tu esi pēc traumas varbūt vēl.
sēdi biksēs un atpūties. Ir arī tā bijis. Jā, tas īsti nepatīk droši vien, bet Ļoti nepatīk. Bet kopumā tas ir svētīgi. Jā. Tur daudz strīdi ir bijuši par to. Arī ar sieviešu līgā, ar tām pašām pieredzējušām, ar tās pašas Annijas, jā, kad viņi tur nāca pēc tās traumas. Kāpēc es tik maz spēlēju? Es saku, bet tu taču tikko sāki kustēties. Kur tu lec pat uz priekšu? Mierīgi. Tas normāli. Jā. Labi, atslodzēju personisks jautājums. Es domāju, ka personisks Ugāls spilgtākie personāži. Viss šitos arī prasa. Es šokā. Draugi jau vakar smējās, ka sūtīs labākos jautājumus. Kas nav Ugālē? Nav neviens. Sandis Prūss spilgtākais personāžs. Džeks no laukiem izsities. Kārtīgi cilvēki. Vienīgais. Neko citu es nevaru pieminēt Ugālē. Jā, man liekas, ka bija bobslē pirmsākumos, ja nebija tāds ādrs plūks arī no tās puses. Tas man rados pat ir. Jā. Bet, tur jau vairāk bobslēs. Man negribās vienu saukt, lai kāds cits neapvainojas, ka nenosauc. Tāpēc es teikšu tikai Sandis Prūss. Vēl jau tur ir zināmi cilvēki. Nu jā. Tā, vēl viens personiskais jautājums. Nezinu zemtekstu. Es ceru, ka nekas kutelīgs. Vārpa vai čiekurs? Čiekurs, bet neteikšu, kāpēc. Tie, kas jautāja, tie zinās. Tie zinās, jā, labi. Jā. Vai ir plāns pievienoties basketbola kluba Snoopijas sastāvam? Jā, tas ir Dāvas Garančs. Jā, draugu komandu uztaisīja Rīgā. Kurā līgā, nezinu, 5. komanda? Te ir rakstīts, ka 5. jā, bet pats Jā, laikam, ka bija 5. Bet nē, nav plāns, nav laika tam. Nāciet uz Ventspili spēlēt, tad spēlēsim kopā. Pilsētas čempioni. Jā, arī variants. Bet pats arī turpina spēlēt, ja es saprotu. Jā, tieši pirms Final Foura zaudējām LBL2 RSU, 2 spēļu summā, bet līdz 2 uzvarām. Otro spēli zaudējām piekdienā. Tur mums beidzās sezona. Maz sanāca tagad uz treniņiem iet, bet jā, pats vēl lec iekšā, palīdz jaunajiem, pagrūst viņus, pamāca kaut ko. Jā, kā ir, tavs audzēknis arī skatās treneru spēli un pēc tam kaut ko tā kā komentē, vai? Protams, visu laiku jāklausās. Viņas jau dabūt dzirdēt no manīm par sieviešu basketbolu un par viņu izgājieniem, kas brīžiem liek galvu saķert, bet man jau arī tādi ir, un tad mums ir labas sarunas. Bet es vienmēr esmu teicis, ka viņas arī to zina. Jāmāk pa sevi arī drusciņi pasmieties, un tad tā tik tā normālā kompānija veidojās. Neviens nav bijis aizvainots, bet arī pa mani pasmējās, jā, tas ir normāli. Viss te kļūdās uz laukumu. Jā, bez kļūdām neiztikt. Jā, labi, es jau vaicāju par nākotnes plāniem, tu biji tāds izvairīgs un tā, jā, tad, labā prakse žurnālistikā liek jautājumu uzdot vēlreiz, bet es laikam to neizmantošu šobrīd, nespēdīšu tev stūrī. Jā, nav man atbildes par to, tur es saku nav. Nezinu, redzēsim, kas būs, kas paliks. Pieredzējušās paliks, jaunās nemaks projām. Tas ir daudz svarīgi jautājumi, kas vēl nav atrisināti. Tad jau kaut kad uz vasaras puses varēs zināt nopietnāk. Jā, skaidrs, labi, varbūt tad finišēsim nevis ar jautājumu, bet ar novēlējumu, lai uz visiem tiem jautājumiem ir pozitīvas atbildes un ir motivācija. Viens liels piliens jau bija šī te uzvara tagad, lai Ventspilī veicās arī jaunas līgas finālos un lai paliek tā motivācija cīnīties un turēt Ventspils buru augstu arī sieviešu basketbolā. Negribu teikt, ka atkārtot vīriešu panākums, jo tas būtu tā ļoti augsta latiņa, bet solim uz augšu pilnīgi noteikti ir vieta un savukārt no Rīgas pozīcijām, centīsimies pēc iespējas biežāk atgādināt, ka šī meitene, kas tagad spēlē Rīgas komandā vai kaut kur, nezinu, Francijā, Amerikā, Itālijā, ka viņa patiesībā no Ventspils. Ventspils ir pamats lepoties arī ar viņu, tieši tāpat kā ar basketbola klubu Ventspils vīriešu komandas ar tiem 10 Latvijas čempionu tituliem. Jā, paldies. Jā, cerams, tas viss turpināsies ar pozitīvu noti, jā.
Jā, gribētos ticēt. Tomēr labs notikums aiz muguras, un tev pavasars iestājies vispār, tad dzīve liekas rožaināk. Jā. Labi, paldies, Robert. Tad Roberts Prūsis, Ventspils basketbola skolas Spars, sieviešu komandas galvenais treneris. Komanda tikko uzvarēja Latvijas sieviešu basketbola līgas 2. divīzijas turnīrā. Lai izdodas labs sezonas noslēgums, un lai mēs dzirdam arī turpmāk labas lietas par Ventspils sieviešu basketbolu. Tā kā paldies Robertam un tiekamies basketbolā. Jā, paldies jums!